Kritusī cilvēks, tātad cilvēki bez Dieva, cieš no šādām aplamām vienādībām. Nu, ja tev ir izskats un tevi abrīno, tā tu esi kāds īpašs cilvēks tāds. Priecīgs, laimīgs, vai ne? Tas ir vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs šeit pasaulē. Nākošais stāvoklis sabiedrībā, plus atzinība, tevi vērtē, tevi slavē, panorāmā tevi var ieraudzīt bieži, vai ne? Uzteic, nu tad tu esi īpašais cilvēks. Nu tad tevi ir sniegums, zinātniskais sniegums un panākumi. Nu tad tevi ir jāapsveic, tevi jāglaimo, tu esi īpašais. Bet Bībeles stāstā, jūsu rota, lai nav āršķirīgs matupinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apsvērtais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. Tad būtībā tā izaugsme, tā izcelsme, viņa sākās no iekšpuses, no iekšējās pasaules. Tas mums aizved arī pie tās kvalitātes, pie tās uzvaras. Es kādreiz veicu aptauju un jautāju, vai tu esi priecīgs par to, ka esi kristietis. Interesanti, cik no mums ir priecīgi par to, ka viņi kristieši. Aptaujas turpinājums šeit. Jāni, tu tels roku? Jā, viņš pārējie domā. Tas ir tāds jautājums, ko mēs varam sev uzdot. Vai tu esi priecīgs, ka tu esi kristietis? Nu, tā analīze parāda interesantu lietu. Ka tie adventisti, nu cik procenti viņi tā ir aptaujā? 96% uzskata, ka viņi ir priecīgi. Vai tā skaitā arī aizklāpus draudze? 96%. Par to, ka viņi ir priecīgi. Izrādās, ka visu pamatos ir pielūgsme. Kas tas ir pielūgsme? Nu pat paglabāja tādu basketbolistu tādu garaumu, ne? Es tu pat zinu vārdu un uzvārdu. Un tā ir liela pielūgsme, vai ne? Es atceros daudzus gadus, pa viņu runāju, kamēr viņa dzīvo, vai ne? Nu, tik daudz kā tagad par Paulu nekad nav runājis. Par Paulu runā vēl vairāk. Jā, veselu nedēļu. Domāju, nabadzīgs viņu valkā no vienas vietas uz otru. Un jautājums ir, kas ir tā zvaigzne, kurai mēs gribam sekot? Tā pielūgsme to ietver, vai ne? Nu, tagad būtu Paulam jāseko, jākomponē un jāorganizē un jādarbojās, un Pauls nēs. Viņš saka, lai liek man mierā, viņš saka, es gribētu, ka man liek mieru. Viņam prasa, ko tu vēlētos? Es gribētu, lai man liek mieru. Citēt, kā teikt? Jā, Paulu pieminēja. Redziet, tā pielūgsme ir tas, kuram es vēlos līdzināties, kuru es gribu atsaukties, pie kura es gribu meklēt palīdzību. Kurš tas ir? Un te izrādās, ka Jānis Patmasalā jau nonācis, ja skatāmies, viņu nevarēja iznīcināt, nevarēja izvārīt eļļas katlā, aizsūtīja dabīgā nāvē, tas Patmas. Un tur viņš sastopas ar eņģeļiem, kas rāda atklāsmi, kas sastopas ar šo pāraudzību, un viņš grib to eņģeli pielūgt. Nu to labdevi. Un ko tas eņģelis saka viņam? Nedari to, es esmu tās pats kalps kā tu, un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība, pielūdz Dievu. Citiem vārdiem, pielūdz Dievu un uzticies svētā gara pāraudzība. Jēzus liecība, tas ir svētā gara vadītas darbs. Pravieši ir svētā gara vadīta, rakstīšu šo prieka vēsts ziņojumu par Jēzu Kristu, un Jēzus Kristus ir tās, kurš zemes dzīves laikā vadījās svētā gara pāraudzība. Viņš saka, pielūdz Dievu. Uzticies svētajam garam. Nu, šis ir redzēts. Tas labi. Bet problēmas, kad sākās problēmas? Es teikšu, tā kā tu esi ieslīdējis grāvī, un ka tev jātiek ārā, un tev piedāvā palīdzību, bet tev tā trosa izskatās šitādi. Ko tas izvilcis ārā? Nu, tad ir prieks liels.
Nu, galīgs esam. Viņi var pārtraukt jebkurā brīdiņā, ja? Un tas ir tā, ka tu meklē Dieva palīdzību tad, kad tu esi tādā krīzē, vai ne? Viss šitie rādītāji. Varbūt, ne? Tad dzīvē varam dzīvot ar tādā drošības sajūtu, pārliecību, uzticību, cerību, vai dzīvot šādā riska faktoru izpausmē. Un tad tur nekāda prieka nav. Lūkšanai jābūt mūsu pirmai iespēja, nevis pēdējai cerībai. Nu jā, ja nelīdzēs, tad es jums tas stāstīju, es tagad neatkārtošu, bet īsti atnāk ateists, kas ar Dievu nedraudzējas pie mācītāja, pie manis Rīgā. Un viņš saka, man ir problēmas. Bet es Dievam neticu. Un tad es viņu jautāju, ko tu pie mācītāja meklē, tas ir baznīcas jā 12. atnācis. Viņš saka, veselības problēmas, darba problēmas, ģimenes problēmas. Nu, neko vairs neveicas. Nu, ja netiek nekur galā, tad jāķeras pie pēdējā salmiņa. Tas ir pie mācītāja. Nu, kāds tur rezultāts? Nu, viņš piedzīvoja rezultātu. Dievs viņam atbildēja, kad viņš tā noticēja. Tas ir garāks stāsts. Bet viņš man teica, man ir 3 augstākās izglītības. Jāsaka, ka tās nav palīdzējušas. Jāķers pie pēdējā salmiņa. Un tā pie prieka diez vai var tikt, bet, kaut ko arī tad var iebūt. Mēs runājam par lūkšanas dzīvi. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka viens no izciliem adventistiem man piezvana un saka, mācītāji, vai mums ir tāda speciāla aizlūkšana? Un viņa problēma bija tāda, ka viņam radinieks ir nonācis komā slimnīcā. Un viņš nav adventists. Viņš saka, un tagad man jāiet uz to vidi, un man ir jāveic speciāla aizlūkšana. Nu tā, konfesionāls tā. Viņš saka, vai jums ir tāda grāmata ar speciālām lūkšanām? Kāda ir atbildi Jāni? Viņš par Bībelē viena izlūkšana, parauglūkšana. Tādā sakarā es ar jums tagad runāju par šo. Es domāju, vau! Redz, ka mēs esam aizdzīvošies. Kad pieredzējis adventista garu stāžu, viņš nāk pie mācītāja un prasa speciālu lūkšanu, lai dotos uz reanimāciju tur, kur viens komā. Mēs tagad runājam kā praktiski, vai ne? Es saku, ir, mums ir instrukcija. Un tad es domāju, jāatgādina, mums šeit ir. Jā? Pirmkārt, jānoskaidro, kas ir lūkšana, vai ne? Viņai nav jābūt tādai, kaut kādai frāžu saliklam un atkārtojam, ja kādam kaut ar paraugu priekšgalā, jā? Tā ir saruna ar Dievu, tā ir ieklausīšanās viņa balsī, tā ir padevībā, gatavi viņu pielūgt, pazemojoties, tā ir piecelšanās, saņemot atbildi, un viena no svarīgākiem pienākumiem. Lai mēs tiktu pie kā? Pie prieka, pie pozitīva redzējuma. Pareizi pateici, kad mums ir parauglūkšana, ko viņa ir. Tā ir. Un to es ar viņam teicu, klausies. Mums taču ir Kristus dota parauglūkšana, un tā ir Bībelē. Un otrs, tur ir iestrādāti principi. Paraugs ir paraugs, vai ne? Mums taču es pat nebija aizdomājusi. Te nav ko aizdomāties. Un reizēm arī kopējā sanāksmēs mēs arī izvadot pabeidzamā parauglūkšana. Viss kārtībā, bet ja mēs runājam par konkrētu vajadzību, tad šajā parauglūkšanai ir iestrādāti cik principi? Vismaz 7. Es tā kā skatos pirmo reizi ar jums kopā būt. Lūkšanas plāns. Šo vai naktī atcerēs pēc lūkšanā ievietot. Tātad, kur mēs viņu sūtām, kurš ir starpnieks, to daram Jēzus Kristus vārdā. Pateicība līdz 60%. Nevis tā, es aizskrienu, iedod man to un to, es tā likšu mierā. Paldies, sveiki, vai ne? Tātad, lai nāktu pie prieka, mums ir jāvērtē pateicībā plašā zonā. Tad tā lieta darbojas. Grēks lūdze Dievam, lūdzam piedošanu attiecības sakārtojumu. Jā, Dāvids saka, ja viņš būtu atradis netaisnību manā sirdī, tad viņš man nebūtu klausījis. Jā, tas bija vēl Dāvids. Tā tur ir. Jā. Un tad ir stāsts par
Ļoti nozīmīgi ir apliecinājums, es ticu Dievs, ka tu esi man piedevis, ka tu esi man uzklausījis un ka tu esi man izveidojis šo kontaktu. Un tad, ja tas īstais brīdis, es tur ir lūkšanas un aizlūkšanas par dažādām vajadzībām. Te mēs lūdzam par to, kas komā nonācis, notiek Dieva prāts, lai viņš tiek pagodināts, lai tas nāk viņam par svētības. Es laikam jums stāstīju, bet es atkārtošu ļoti īsi. Baptistu draudzes mācītājs, starp citu, es arī nesen tikos ar Baptistu draudzes mācītāju Kristīgai radio. Mums bija viens raidījums, ka tālpēries no pēdējiem. Bet es viņam to izstāstīju, ka bija laiks, pat Ziemassvētku laiku bija viens tāds mācītājs, viņam bija 3 vai 4 bērni, un viņš cēlās 5 no rīta, rīkoja agri no rītiem padomu sēdi savā ogres baznīcā. Un viņš stāstīja vairāk par Kristus atnākšanu, stāstīja mācītāji, kā gatavoties, ko varējām, to darījām. Un sanāca tā, ka bija slidens laiks, kaut kā līdzīgs tagad, viņš brauca no ogres pa taisno uz Siguldu, palniem pa taisno pāri. Izslīdēja mašīna, nokrita, iekrita aizā, apgāzās, sieva pa galam, 3 bērni pa galam, viens tur tāds. Un pats komā. Un tādu viņu tur nogādāja slimnīcā, kur mēs bijām Siguldā bijām slimnīcā. Uzaicinājām starpkonfesionālos mācītājus un esam pie viņa uz aizlūkšanu. Pēc šī parauga notika lūkšana. Un tad man radās jautājums, interesanti, ja tagad Dievs viņu atmodina un pieceļ, un ka viņš ierauga šos nedarbus, jā? Tur sieva un 3 bērni. Un viņš labi jūtīsies. Es tādu jautājumu uzdevu tur, kad es biju tajā reanimācijā. Tā, paskatījos no malas. Un tad vēl viena mīļākā bija parādījusies, kas kādreiz tur jaunības dienās, vai ne, tā tur atnāca raudāt un teica, kā mācītāji? Kā jaunības drauzenē. Tur piedalījās, atnākas, pēc tam parādījās. Jā. Pie tā mācītāja atnāca, tas domā. Un ziniet, notika cits, viņi visi aizgāja. Un tā bija liela, un es biju uz izvadīšanu, likās, ka tā ir elle. Tāda liela bedre, un viss 5 tur gulda iekšā, vai ne, izvadīja no Luterāņu baznīcas. Nekāda prieka tur nebija, tas ir briesmīgas lietas. Bet par kādu prieku es varu domāt, ja viņi augšām celšanos, ja viņi tagad pamodīsies visi, un viņi gatavojas, ko viņi saprata, viņi darīja, vai ne? Tas stāsts no dzīves. Bet, ja man runā par to, kādu lūkšanu nodara, tas pastāst, tur viņi tik piemērot, jā? Un beigās pateicība Dievam par uzklausīto lūkšanu, ka tagad tas ir nodots viņa rokās, mēs uz viņu paļaujamies. Tas tikpat kā pavasarī ieslēdz sēklu un aizbēr ciet, un tagad, lai Dievs audzē, jā? Tagad atdot. Un to visu mēs lūdzam Dievs Kristus vārdā. Āmen ir apstiprinājums. Kopēju lūkšanu. Vai tad nav saprotams plāns, kas ir izstrādāts uz paraugu lūkšanas pamatu? Viņš ir. To es gribētu novērēt ar jums, lai nemeklējat tāds lūkšanu grāmatas, bet ņemiet Bībeli, ņemiet to paraugu lūkšanu un rakstiet šo konspektu un aizvietojiet, un jums būs savu lūkšanu. Kas ir jāatcerās vienmēr lūkšanu laikā? Kad Dievs jau mūs pazīst. No kura laika? Piemēram, es tagad skatos šo jaunekli, jā, tu zini, Dievs jau pazina un zināja, kad es vēl nebiju piedzimis, kad es būšu aiztraukulēs šajā dienā un es tevi redzēšu un es tevi uzrunāšu. Vai tas nav interesanti? Cik tas ir reāli? Nav jādomā, ka mēs griežamies pie Dieva pēc palīdzības, kamēr viņš sameklēs, kamēr viņš atnāk, kamēr viņš pameklēs palīdzību. Nē! Viņš jau ir gatavs, viņš zina, ka tu lūks un jau gatavs rezultāts. Iedomājieties, un tas man palīdz ļoti lūkšanās uzticēties. Kādreiz es braucu, es jau stāstīju, braukāju pa ziemu arī ar stopiem Rīgā Alūksnē. Man tāda pieredze. Un reizēm es lūdzu un vairāk kā pusstundu gaidu un neviens man netur bez stundā. Un beigās tā mašīna, kas attur stāsta, es braucu jau no turienes, un kāpēc atbrauc paiet laiks. Un es iedomājos, ka Dievs jau to mašīnu ir atsūtījis, viņi man paņems, bet man vienkārši jāgaida, ka viņš atbrauc. Interesants lietas, ka tas ir tāda praktiska pieredze. Dievs mūs pazīst, viņš mūs zina, viņš zina mūsu vajadzības. Un kad mēs griežamies lūkšanā, viņš jau
nav viņš jāiepazīst, nav ilgi jāstāsta. Viņš jau zina, ko tev vajag, skatāmies uz tādu Dievu, ar tādām acīm, ar tādām. Tas man sagādā prieku, tā drošība. Par jebkuru jautājumu, ka viņiem jau ir pieredze tajā. Un tad ir interesants jautājums, ko viņš saviem mācekļiem saka. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Lai arī jūs tāpat citu mīlētu. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Vai ir kaut kāds jauns bauslis par Jēzu, par mīlestību? Man liekas, ka tā vecajā derībā jau skaidri pateiks, ka jāmīl Dievs un jāmīl tuvākais ar sevi pats. Ne? Ir tā Dāvida. Taču tā ir. Kas šeit ir jauns? Ja viņš saka jaunu bausli. Mums jau liekas, ka jaunu bausli iznākuši. Tas jaunais ir tas, lai mēs mīlam tā, kā pats kungs Jēzus to dara. Tas ir tas jaunā praktiskā pieredze, jaunais piedāvājums, praktiskā izpausme, kā viņš šo mīlestību izpauž, kā viņš mīl, un tā mīliet viens otru. Tas ir jaunais. Tas ir tā pieredze. Tā ir jaunā, kas nāk klāt. Nevis, ka tie bausļi ir pārrakstīti, bet tas ir jaunais. Vajadzētu mums varbūt atrast laiku un pastudēt nākotnē. Man atgādiniet, jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Kas tas tāds ir? Tas ir 10 bausļu mūris, tur ir visi bausļi. Un tas velns, tā kā rūcoša lauva, staigā riņķi un meklē, ko viņš varētu aprīt. Mēs esam priekšpusē. Un ja attaisam kādus vārtiņus vaļā, iekšā gāna. Šodien ir pārdzīvojums daudziem. Tā kā Edgars teica, kaut kā izdomās šodien darba dienu iedest. Man viena māsa vakarā liecināja, mums tas lūkšana 10 dienas beidzās. Varbūt, ka jūs dzirdējāt. Piedalījāmies, ja? Un viņa teica tā, kad atnāk priekšnieks un saka, rītdien tu ej projām, rītdien tev darba nav jānāk. Dzirdējāt tā? Viņai saka, ātri viens savācies un pazūd. Un viņš bija domājis, ka viņa šodien viņai iedod brīvdienu, jo viņa sapatā nestrādā. Un šī diena ir daudziem izaicinājums, vai neko darīt, nedarīt. Un kāds ir likums tāds mums ir? Pieminīt sabata dienu, kā tu to svētī. Un vārtiņi vaļā, un tas tur iekšā gā. Ideja mēs varam saprast. Šodien es gribu brīdināt, ka es nerunāšu daudz par 20 baukšļiem, bet to mēs varēsim paskatīties, to balansējumu. Tāpēc, ka tas sagādā prieku, to īstenošana mums arī sagādā prieku, bet garām ejot, šodien jāsaka tā, drona lidojumā paskatīsimies. Pirmkārt, mums jāatceras, kurš raksta 20 baukšus. Izlasi, ka to rakstīt. Tā pati persona, kura vada glābšanas plānu, kungs Jēzus Kristus. Kā Kristus, viņš kā Jēzus vēl nevar piedzīmes, kā cilvēks, vai ne? Bet viņš jau dod šo te vēstījumu. Mozu vada viņš, ar savu pirkstu rakstot ar Dievu likumus. Ja viņš tos raksta, kurš viņš var atcelt? Viņš pats. Bet nav jau ko atcelt, jo tie ir mīlestības izpausmes instrukcija. Dieva 10 baušļi ir Dieva mīlošās klātbūtnes darbības izpausme. Un ja kādu no viņiem vairs atceļ, tad tā mīlestības izpausme vairs nedarbojas. Ja Dievs ir mīlestība, tad arī šī izpausme ir mīlestība praktiskajā pielietojumā. 10 baušļi. Kas tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp. Tā jau šeit par priekšsaturu ir. Mēs nonāksim arī pie tā, ka tad tie arī ir priecīgi, kuri izvēlas viņam paklausīt mūsu sirdis. Garais komentārs ir 8 baušļu uzstība negatīvā minimuma formā, lai cilvēki nenolaistos līdz slepkavībai, zakšanai, melošanai, bet dzīvot žēlstībā, piedošanā, labsirdībā viens pret otru. Maksimuma forma uzstāda cilvēki paši. Tā ir mīlestības forma. Katra nākamā diena, sekojot Dieva plānam, atnesīs veiksmi un Dieva svētības. Tas ir pamatu uzdevums. Dzīvot mīlestībā mierā. Tā, labi, mēs kā baušļu zinātāji atliksim viņus. Kas te ir?
te garām ejot, es apsolu, ka mēs vienā reizē mierīgi iziesim cauri un paskatīsimies punktīm pēc punktīm. Bet viens ir skaidrs, ka Dieva 10 baušļi ir morālas bauslība un ir vēl ceremonālā bauslība, kas norāda uz Jēzus Kristus nākšanu, viņa ziedojumu, viņa nāvi, augšām celšanos un kalpošanas turpinājumu debesu svētnīcā. Un tā daļa gan ir nomainīta. Tā ir nomainīta. Tā saucamā ceremonālā bauslība. Un tad, kad visu samaisa vienā kokteilī, jā, tad rodas neizpratne un rodas problēmas. Un te ir arī, kāpēc tik dažādi viedokļi par Dieva 10 baušļiem. Šī puse ir pārliekoša, tā pielietojums ir mainās. Nu, teiksim tā, kur tas mums jābūt dzimtra un izstāstīt. Ir Saimas rūlis, jā, tā viņš savs tos likumus, uz ko Saima bāzējas. Kurus nedrīkst mainīt tik vienkārši. Tad bija par ģimenes jautājumu arī. Ministrāma noteikumi? Tie mainām, ministrāma noteikumi. Tie bāzējas, ko viņi bāzējas. Satversme. Es gaidīju no jums, kas man pateiksiet priekšā. Satversme. Nu tā, tāds svēt lieta. Šeit ir vairāk kā satversme. Debes un zeme zudīs, bet mani baušļi nezudīs, vai ne? Satversme grozām, bet šis negrozās. Dievs ir mūžīgs un tā, ja mēs šitās divas lietas saprotam, tad ir galdiņi un ir grāmata, roļi, ja? Tā ceremonālā daļa ir roļos grāmatā un tā dievišķā ir akmens plāksnes. Bet, lai tās akmens plāksnes nepazustu, ko viņš jaunā derībā saka, ko viņš dara Dieva likumiem, es tos ierakstu prātā, jādara un sirdī man patīk darīt. Nu tā. Īsumā ejot tam visam pāri. Nu, te mēs varam sekot viņam visam līdzi, kā tas notiek. Tikai viena nianse ir šoreiz. Ja tu Dievam uzticēsies, tad tev nebūs jāmeklē citi dievi. Es tagad tālāk nemaz neskatos, es eju uz priekšu. Ja tu Dievam uzticēsies, tev nebūs jāpielūdz. Tam nebūs vajadzīgi citi līderi un citi elki vai ne, kuriem tu skrien pakaļ un grib uzticēties. Ja tu Dievam uzticies un viņu mīli, tad tev tad Dieva vārds būs svēts, viņš nebūs nelietīgi jāvalkā, jālieto. Ja tu Dievam vēlies uzticēties, tad sabats tev būs īpašas slavas un pateicības diena, un kur tu plāno būt sabatos tad? Pielūgsme, kalpošana, tā kā tas notiek šodien. Un ja tu Dievam uzticies, tad tu arī, tas būs arī interesants temats, par to mēs parunāsim par godināšanu savā laikā. Tā ir tāda programma, kuru grib nākotnē iziet cauri, jā? Tad mēs arī godāsim cilvēkus, godāsim paši sevi, godināsim Dievu kā īpašnieku un vērtēsim to, ko viņš mums ir uzdāvājis. Tā būtu ļoti pareizi. Un tad arī vērtēsim dzīvību. Interesanti, šeit ir uzzīmēts, vai ne? Ūdens tek, un ja viņš iztek, tad dzīvība nav vērta, vai ne? Vērtēsim dzīvību, tā ko mēs šodien runājām, un arī baudīsim attiecības ar laulībā, ģimenē, tās būs stabilas, paliekošas, un būsim godīgi, nevajadzēs to zaļu krāsu, ne, smērēt šokā. Es saprastu, kāds trīstēs. Un tālāk. Nemelosim, bet cienīsim arī citu cilvēku viedokļi, ja uzticēsimies, būs godīgas attiecības ar cilvēkiem. Un vēl neiekārosim. No eksperti nav. Kā mēs varam, varbūt Jānis var izpolistēt, kā mēs varam zināt, ka šeit ir Dieva 10 baušļi viņa paša rakstīt. Tā nav citi rakstījuši. Es tagad tev jautāju no tāda juridiskā viedokļa. To var kaut ko? Tā Bībelē rakstīts. Bībelē rakstīts. Nu jā. Cita pamata nav Bībelē. Kurš no Dieva 10 baušļiem šis ir tev nebūs iekārot? Es pēdējais atpakaļ. Pareizi tas saka. Un tieši tas pēdējais atšifrē to, ka tie ir Dieva rakstīti. Kā tu pierādīsi, ka viņš iekāro? Neviena fakta nav. Neviens paucis nevar piecēties, neviens vai ne, bet ar iekāri jau tur iekšpusē, jā?
Un tas parāda to, ka te Dievs pārbauda sirdi. Viņš redz, kas tad ir tādi cēloņi, kas tad zemapziņā un apziņā darbojas, kas to visu ir veicinājis, vai ne? Tieši tas 10. liecina par to Dieva vareno uzstādījumu par viņu klātbūtni. Nu, tas atkal interesants tāds. Sirdsapziņā instruments. Un jāsaka tā, sirdsapziņā jārēķinās kā viena no nopietnākajiem. Un tagad tas ir tas, ko mēs esam šeit lasījuši, es gribu atkārtot, jo pagāni, kam bauslības nav, sekotami savai dabai, izpilda bauslību, kad viņi būdami bez bauslības, paši sevi bauslību. Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domas spriedumi, kas citu vai nu apsūdz vai attaisno. Tā ir dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristus spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts pēc man evaņģēlija, kas Pāvils sludināt evaņģēliju. Tātad Dievs tikai zina, ko es varēju zināt, ko es zināju, kā es rīkojos ar to. Un izrādās, ka debesīs būs cilvēki, kuri būs rīkojušies tikai izējot no savas sirdsapziņas. Tas ir labs atklājums, ne? Ja bez tā paskatāmies, tad paldies tādam Dievam, kurš ir patiesa un godīgs un taisnīgs un kurš ir izglābt visus cilvēkus. Mums arī sirdsapziņa darbojās. Vajadzētu. Mana sirdsapziņa vēlējās būt šodien kopā, un es viņu īstenoju, tā viņa mierīgi tagad. Sirdsapziņa vēl ir raksturiet, ka sirds ir ļaunprātīgi, kādā pret visu. Kas to izzināt? Jā. Bet es tev varu šo jautājumu man atbildēt. Sirdsapziņa ir izglītojamā. Jā, skaidrs. Un Dievs zina, kādā līmenī tu esi, un kādā veidā viņa tāpēc ir pēc man evaņģēlija, tad saņemot vēstījumu, vai tu esi gatavs mainīties, vai tu ir palikt. Tad tur tas sākās, tas tavs. Jā. Par to mēs arī varam parunāt. Ir pareizi? Dieva klātbūtne. Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Tas ir tāds īpašs sveiciens, vai ne? Bet pasakosim tā, tad Dieva mīlestība, mīlošais tēvs, mums nevis bargais tiesājušais tēvs ir. Mums ir Jēzus Kristus, kas ir pilnvarojumi piedot, apžēlot un atbrīvot. Un mums ir svētā gara darbība tiešais formā, un viņš dod cilvēkiem draudzēties. Cilvēki uzticās, draudzējas, veido, pārveido pilnveidu. Tātad te ir pastāstīts, ka viņi darbojas kopā visi, pārliecina cilvēku svētais Dievs. Tātad atbild viņa atjaunošajam un pārveidošanas spēkam, Dieva līdzībām, tēvs un dēls sūtīs vienmēr kopā ar viņa bērniem. Viņš pasniedz garīgās dāvanas draudzē, pilnvaro tās nes liecību par Kristus, saskaņā ar rakstiem, vada to visā patiesībā. Par svēto garu runājam patreiz. Izrādās, ka tiešais kontakts ar mums ir svētais gars, tas iepazīstina mūs ar Jēzus Kristu, aizved šo informāciju līdz Jēzum Kristum, un Jēzus Kristus tālāk aizved pie tēva, kā sapnieks, atbilde, un tā kā viss ar svēto garu runājam. Nu tā ir tā praktiskā. Ko eņģeļi paliek? Ko tie dara? Ko dara eņģeļi? Svētais Dievs trīs darbojas. Atbalsta, saudzē, sargā, izglāb. Kāds no mums saticis ar kādu eņģeli? Iespējams. Tā īsti nezinu, jā. Eņģeļi parādās, viņi jau parādīties ar cilvēku. Man ar vienu prātā mans priekšnieks bija Jānis Saltiņš. Ar tu viņu zini. Ja jaunieši to esiet dzirdējuši, saka, mēs to dzirdējām, bet tas viens pazūd, tas viens puses. Ir, klausies, es tev stāstīšu. Tātad ir laiks, kas notiek Rīgā, tur tāda Katoļu iela ir, es pat zinu, kur viņa ir, es tad viņi brauc uz mājām. Katoļu iela, un mans priekšnieks uzzināja, kad ir bībele, savāca naudu un aizgāja tur pēc bībeles nopirkt. Tādas zaļās bija, zaļā krāsā tādas nelielas, kāds varbūt to ir redzējis, patausīgs tāds mums bija. Un tagad viņš tur ir, apēkšņi viņam uzklūp 3 bandīti, atdod naudu, šoties pie žoga, ar nazi klāt, un divi blakus tur tie asistenti.
Un viņi krievu valodā to saka. Un viņš neko citu nevar lūgt, kā vienīgi saka, o, Gospodi, pamagī! Tā viņš atstāstīja. Tajā brīdī, kad viņš tā sauc, redziet, cik īsi lūkšanas. Es esmu tā teicis, ar kungs palīdz Latvijas tikai. Tajā brīdī piebrauc modernā mašīna, 24. valda, taksis, toreiz tāds bija, nošķīgs bremzes, nošķīgs, izlec ārā šoferis, pieskrien klāt tiem trim, ko jūs te dariet? Šitur apmulsuši. Paķer šo aiz rokas, ar visu, kas ir, uz mašīnu iekšā, iesēdina blakus, priekšā, viņš tur šoferis, viņš tur brauc. Kur jums vajag? Tuvāk stacijai. Aizved viņu staciju, te ir stacija. Atved durvis, viņš kā pārā un atgriežas riņķī un mašīna ir pazudus. Eņģelis ir atbraucis ar Volvu. Ko jūs sakiet par tādu stāstu? Tā var būt? Nē, stāstu reāli, viņš man to stāstīja, man tas jātic savam priekšniekam. Un viņš pazuda. Man atkal cits stāsti, kā es esam mēģinājums saslēties. Tātad viņi veic šīs te operācijas grūtos brīdos, piemēram, Hirosīma. Es ir dzirdējuši tādu Hirosīmu, jā? Atstās tāds, ka tur bija tā bumba vai ne, un tur daudzi, un parādījās gaišos baltos tērpos, un vāc cilvēkus ārā tur, tos. Un beigās viņi nenomiera no tās radiācijas, viņi aizgāja mūžībā, tad jau padzīvoja. Es dzirdēju tādu stāstu, jā, tas ir variants, operācijas stāsts. Un pat es dzirdēju par Ukraiņiem. Kijeva, varbūt jūs lasiet to stāstu arī. Es internetā iedosīju. Kijeva, un tur attālā ziemeļiem pilsēta neliela. Izrādās adventistiem, tur ir baznīca, un parasti viņi tur iet slēpties, no visiem šitiem. Un tagad baznīca viņam pilna, tur adventisti un pārējie, un pēkšņi viena raķeta nāk. Un ienāk iekšā pat to jumtā caurums, iziet cauri, otrs caurums stilā, un izsprākst. Un te viņi raksta, un kā liecība paliek 2 caurumi, bet viss paliek dzīvi. Nu, to es izlasīju. Es klāt nebiju. Bet, tas ir atstāts no tādiem liecībiem. Dievs savā vietā. Es domāju, ka tas arī eņģeļu darbs novirzīt tur, ko vajag un ko nevajag. Tad šī sadarbība turpinās. Un tas sagādā prieku, kad ir šīs atbildētās lūkšanas. Tā, runājot par svēto garu, lai tiktu pie prieka, ir jādraudzējas ar svēto garu. To jau mēs teicām, jā? Un svētā gara aulis ir mīlestība. Un kas tur atklājās? Numur 1. Mīlestība izpaužas ar priekšklātbūtni, ar mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticību, lētprātību un labprību. Un izrādās, ka tādā ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani mīlēs, tā es jūs esmu mīlējis un palieciet mani manā mīlestībā. Tur ir Jāņa 15, 8 līdz 9. Lai es nokļūtu pie svētā garā, jālūdz Dievs, jālūdz Jēzum Kristum. Un lai es nokļūtu pie prieka, jālūdz, lai tas prieks izaug manī, lai man ir par ko priecāties. Tā redziet, mīlestības izpausme pirmais ir prieks. Tā jums, Jāni, tu esi precējies, tev sievi ir blakus, labi, viss skaidrs. Kad iepazinies, tad bija prieks ieraudzīt viņu. Arī tagad prieks. Redziet, liecinieks. Tātad mīlestība izpaužas ar prieka klātbūtni. Pareizi. Un tas tā ļoti reāli. Un tas ir svētā gara darba rezultāts. Tā, kas mums te būs? Dieva 10 baukšļi ir doti, lai mums parādītu, kāda mēs esam. Lai gan svētais gars mums pārliecina par grēku, taisnību un tiesu, tomēr arī Dieva 10 baukšļi atklāja, kādi mēs īsti esam. Tā kā ceļa zīmes, braucot kaut kur kādā virzienā, nosakot kādas, dot šo informāciju. Tā, un Dieva baukšļi parāda, ka es esmu vainīgs. Tāds esmu bēdīgs attiecībā uz to pielikumu. Ko es daru? Es eju pie Jēzus, lūdzu piedošanu, žēlastību, apžēlošanu un lūdzu svētā gara vadību, lai viņš pārmaina mani, nomaina man to programmu. Lai es esmu paklausīgs viņam, uzticīgs un mīlošs. Un ko dara svētais gars? Atbild lūkšanai. Viņš nesaka tā, varbūt pagaid, varbūt kaut ko darīšu. Nē,
Ja lūdzam grēku piedošanu, apžēlošanu, noteikti, ziniet, bieži vien Dieva zaimošana, un piedodi man, ja tu vari piedot. Dievam nepatīk. Un vēl, un piedod, ja es kaut kur esmu grēkojis. Kas tas ir bezgrēcīgs, es aizgājis tik tā, jo viņš saka tā, kas saka, viņš ir bez grēka, viņš melo, un patiesība nav viņā. Tā laikam, jā? Labāk saka, piedod tos grēkus, tos es neapzinos. Tas sevi ir labi, ja tu neapzinos. Tātad lūkšana, esam vainīgs, lūdzam piedošanu. Nu, un tad, kad mēs saņemam šo palīdzību, kā mēs esam piedots, esam kļuvis priecīgs, piedots, atbrīvots. Cik bieži jūs ejat pie Dieva lūdzot piedošanu? Cik bieži vajadzētu iet? Pareizi atbildēja katru dienu vakaros, noslēdzot dienu, lūdzam piedošanu, salīdzināšanu, attiecību atjaunojumu. Tas būtu godīgi un patiesi, vai ne? Jo naktis, kad ir Dieva rokās, un rīt sākam jaunu dienu, uzticam savus plānus un sakam, Dievs, vadi mani tā, lai es šajā dienā piedzīvoju tādas lietas, par ko es varu priecāties. Tas ir labi taču, ne? Jo viņš taču grib, es būt priecīgs. Lai tu tiec pagodinās, un es varu priecāties. Nu, tad tas būs labs rezultāts, arī tā. Kas ir interesanti? Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Nu, ja tu mīli Dievu un nāk par labu, tad rezultātā taču priekam vajadzētu būt, ne? Par to dienu, padarīt to dienu. Tā ir. Kā ir, ka jūs tagad šodien atgriezīsieties mājās, būs kāds prieks no tā iegūtā? Es vakaros atdievam pateicos par šādām iespējām. Šodien mums te ir aizsvelklis kalpošana, un tad vēl ir cietuma kalpošana vakarā. Un kas ir interesanti, tagad es tur esmu aizbraucis, man tagad ir kolēģis līdz, būs tās Andis, viņš tā būs. Es ieeju tajā cietumā, kāds es jūtos. Teikšu godīgi, iztukšos, vai ne? Nobraukājis, noguris, vai ne? Un tagad esam jau pirms runās, saka, Dievs, nu uzlādē mani, piepildi mani ar savu garu, ar savu, nu, ziniet, notiek, es sāku runāt un tas pēc aiziet. Un braucu mājās uzlādēts. Labi izklausās. Tas jau jau, kā es runāju. Slava Dievam, ka tāda brīnuma notiek. Un ir prieks par to, ka Dievs tiešām ir blakus un ka viņš tās lietas veido pozitīvā virzienā. Nu, šos mēs šodien laikam necerīsimies. Bet ir 3 lietas. Lai mēs justos priecīgi, jābūt šai iekšēji drošībai, nevis bailē. Es neesmu viens, piederu ģimenei, mani kāds mīla, man ir draudze, kur Dievs mīla vai nē, drošība. Nākošais. Piederības sajūta. Es esmu Dieva bērns, es piederu kungam Jēzum Kristum, viņš ir mans tētis, viņš ir mans draugs, viņš ir mans brālis, es viņam droši uzticos. Es esmu jau kļuvis par debesu pilsoni. To es ar jauniešiem stāstu, tā virzienā jāatbildēt. Un 3. Es esmu nozīmīgs. Es beigās saprotu, kāpēc es dzīvoju, ko Dievs vēlās pateikt šai pasaulē caur mani. Es kļūstu par viņu liecinieku ar tām iespējām, ar tām dāvanām, kuras viņš man izdevis. Un tur ir pamatojumi tālāk. Tur vesela studija. Noteikti pie tā mēs arī atgriezīsimies, bet nākotnē mums ir prieks. Pēc tam es redzēju un raugi liels pulks, ko skaitīt neviens nevarēja. No visām tautām, no ciltīm, tautīgām valodām stāvēja goda krēsla priekšā un jāja priekšā apģērba baltās drēbēs un ar palmu zariem rokām. Un sauca skaļā balsī, pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jājā. Es saprotu, ka viņi ir priecīgi, vai ne? Uzvarētāji. Un tie, kas man māca, ka tikai 144,000 sastapsies ar Jēzu, saka, ko jūs tālāk nelasiet īvā. Lai es ir tālāk to atmācības grāmatas 7. nodaļu, tur tā apzīmogošana. Izrādās, ka mums nesaskaitās pūles. Skaisti. Es gribu saskaitīt. Bet tu gribi saskaitīt. Es arī gribu saskaitīt. Es negribu. Es arī gribu. Bet tu gribi. Es gribu. Es negribu. Cik tad īstīgi? Galvenais, lai es esmu viņu pulkā. Jā. Bet ir pārī. Nē, tas nekas. Lilita, es tev varu uzdot vienu tādu projekcēšu jautājumu. Par šo te visu. Jā. Kas tev interesē? Kāpēc tu gribi nokļaut mūžībā? Šajā teritorijā. Viņa nemaz
neatrod. Es domāju. Sapat skolāji taču runāja. Es domāju, ka tev atbildēja priekšā, ja tu tā uzmanīgi izlasi kontekstā. Tas tam līmenim, tas jautājums atbilst. Un tās atbildes atbildīgi. Kas tur ir tāds? Par ko viņi priecājās? Jā, tas ir Dievam. Akcents ir uz Jēzu Kristu, ka beigās es redzu to varoni, to mīlošo personu, vai ne, kurš tik daudz ir ieguldījis. Un tagad nebūs Raimonds Pauls priekšplānā, bet Jēzus Kristus, vai ne, uzvarētājs, kur esam nākuši apsveikt. Un nu vairs nav 2 vai 5 miljoni, miljardi, vai ne, nevaram saskaitīt. Un viņi ir atnākuši un slavē, paldies par glābšanu, kad es arī varu būt tur piedalīties. Tātad man personīgi interesē tā persona. Tāpēc es gribu tur būt. Tā īpašā mīlestības avots, dzīvības avots, nākotnes drošības avots. Kāpēc lai es to nedarītu? Kāpēc lai tu to nedarītu? Un tagad Dāvids saka tā. Tad es teicu, par Jēzu runā, raugi, te es esmu grāmatā, stāv par manis paša vietā rakstīts. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs. Un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Šo mēs attiecinām uz kungu Jēzu Kristu zemes dzīves laikā. Likumdevējs īsteno šos likumus, un beigās viņš saka, tas sagādā man prieku. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs. Ka tavi likumi ir dziļi ierakstīti manā sirdī. Citiem vārdiem zemapziņā viņi nonākuši manā raksturā, manā programmā, tad tā vietā aiziet pozitīvi. Tad nav aiz rokām. Mēs nesiem parādu. Ko mēs darām ar šo lūkšanu? Jāni, tev labi sanāk, īlas skaidrums, un mēs piedalīsimies tā. Pārliecinot un skaidrums. Mīļais Tēvs debesīs, es pateicos Tev par Jēzu Kristu, par Dieva dotiem 10 baušļiem, mīlestīgā piedāvāto apžēlošanu, piedošanu un glābšanu, kā arī par mūžīgās dzīvības dāvanu. Es pieņemu šo dāvanu un izvēlos ticībā Tev, Dievs, paklausīt, pielūgt Tevi un uzticēties Tev, un liecināt par Tevi līdz cilvēkiem, ziedojot laiku, spējas, līdzekļus. Lūdzu, pārvaldi manu dzīvi un vadi mani ikdienas pa ceļu, kas ved mūsu Tēva mājām. Āmen. Āmen. Paldies.